Čau! Mēs esam Singapūras satīns, un šis ir Tiesības 90 dienās sadarbībā ar autoskolu Presā. Pirmā sezona, otrā sērija. Jeboj! Būs otrā sezona? Es ceru, ka pārliksim tiesīgi. Nē, tad uz smagajiem jau traktoriem jāmācās braukt. Džeki, kas tad ir noticis kopš pirmās sērijas, ko mēs filmējām? Bija teorijas nodarbības, vakardien mums bija pirmā palīdzība un daļai pusē no mums ir bijušas arī braukšanas jau. Vakardien bija pirmā palīdzība, man liekas, tas tāds svaigākais, uz ko mēs varētu arī atskatīties. Jā. Tā mums ir apliecības, mēs esam certificēti pirmās palīdzības Sniedzēji. Ņem, aizspiedzot, pagaidām. Tā, es te sagatavojos. 3, 2, 1. Ar šito roku es vairs nevarēšu gangsains mētāt. Pēc. Vismaz būsim pozitīvs. Kādas sajūtas pēc 2 dienām? Mums bija diezgan intensīvi, bija no 5 vakarā līdz 10 un 9 vakarā. Piektdienas un sestdienas vakaros mēs to darījām, mācījāmies pirmā palīdzību. Tā kā nebija viegli, bet mēs to izdarījām. Kāds jums bija sajūtas darbojoties ar Anniju? Anniņa? Vai Anniņa? Kā viņa sauc? Anna. Nu, viņa ir tikai Anna. Anne vai Anna. Beigais klusums. Ka tas apdraudēs tavu dzīvību, tad to arī nedarīt. Ja tu nonāci kontaktā ar kaut kādiem šķidrumiem, ar kuriem... Labi, viņš nelpo. Tā taisa vaļā. Ko tagad jāizdara? Izsauciet ātru palīdzību. Izsauc ātro palīdzību. Te ir cilvēks, kurš ir besamaņā, viņš neelpo. Reāli. Tā, un viņam atkal jāatgāž? Obligāti, citādi jūs nevarēsiet iepūst. Šādi, jā. Jo tur stāv mēle un viņa Tā, trāc. un otru roku mēs aizspiežam degunu, jā? Degunu, jā. Zvanātrai palīdzībai šeit ir cilvēks besamaņā un neelpo. Un neelpo, jā, un uzreiz sirds masāžu. Paliec šeit. Bija ok, vienīgais atceros, tikai es elpinājos vienā brīdī, gandrīz pats aizējos ar to plasmasas maisiņu. Tā, ka es liku to masku virsū, es atceros, agrāk vispār bija tā, ka paņem spirtu lupatiņu, paberzē un pūt. Jā. Tagad ir jāliek kaut kādas speciālās maskas, un tas viss bija kaut kāds high-techs jau aizgājis. Atceros, ka svarīgi ir, ka jāpūš 2 reizes, vai ne? Un es, man liekas, otrajā reizē bišķi pārāk stipri iepūt. Tu man gandrīz nožņaudz. Jā, Vēl ko ķiveru. Vēl ko ķiveru nost, tas gandrīz Nokia nožņaudz, es aizmirsu atsprādzētos par atlīti vaļā. Ja pagaid, tev jātais uz Dievs! Viena roka priekšu uz ceļu. Uz ceļa, un otra iet štatā. Jā, un vot tā, ar tādu. Kāju? Iesāk. Paliek uz sēdekļa, tu sēdās. Ieklāt. Halo. Paga, bet durvis vēl ir ciets. Un vēl runājot par pirmo palīdzību, teiksim, no mīnusiem varbūt bija tas, ka teiksim, dzīvnieku taksonomija varbūt nebija līdz galam sakārtot. Nebija līmenī, tur nebija pa ģintīm, nevarēja pastāstīt. Teiksim, nebija pārāk precīzi tas, cik daudz ir čūsku sugas Latvijā. Mums bija strīdi par to, cik Latvijā ir dažādas čūskas. Paldies mūsu klases biedriem, ka ļāva sev filmēt un neapmūsa. Bet bija arī cilvēki, kur atzīmēja, ka nepiekrītam, ka viņš filmē. Mēs viņus tāpat, man liekas, safilmējam. Es, piemēram, kad filmēju, es mēģināju ķert to kadru, ka neredz cilvēku sejas, ka redz tikai mūsu. Bieži bija tā, ka man atdzīvina, es atveru acis, man priekšā ir tā kā kamera un redz Jā, stāv. es Kā tu jūties? Dinamiku tā kā piešķirt kadram. Jā, viņš gāja riktīgi iekšā, tā kā mobilais reportieris, ka viņam jābūt iekšā akšanā, kurš nāk un kā tu jūties, kas ar tev notiek? Būtībā, ja ir lausta vai ir satraumēts apakšdalms, līdz sanāk pat zelkotiem. Tas ir apakšdalms, vai ne? Tad var izmantot satīnu bandanas, lai iekārtu roku. Vajag vienu vai divas? Mums vajag 2 bandanas, tāpēc nāciet vēl uz koncertiem. Tās pa brīvu tiek izsniegtas. Es gan nezinu, vai mums vēl ir, bet ja pagājušajā vasarā tu dabūji satīnu bandanas, tad mēs domājam par tavu veselību. Es mācos vienā grupā un pārējie džeki mācos otrā grupā.
Un tad kādas ir tās atšķirības pasniedzējos, kāds ir tas stils. Jā. Jo man ir Mārtiņš, kas ir tāds, kungs gados, un viņam vienmēr ir kaut kāda interesanta stāsts, ko viņš grib pastāstīt no savas dzīves, kā viņš ir tur braucis un ko viņš ir redzējis. Un no tā, ko viņš ir stāstījis, man visu laiku tā sajūta, ka viņš brauc uz ārzemēm, un pirmais, ko viņš dara, ir aizbraukt uz autoskolu ārzemēs. Un tāds es biju tur uz Somiju autoskolās aizbrauc, iekšā un tāds. Tā kā tu aizbrauc pirmā lieta, nevis tu teiksim uz kodu, nezinu, apstīt turismu objektu, bet viņam ir tāds sveit uz autoskolu. Salīdzināt pierakstus. Ko jūs te darat? Kā jums te iet? Mums te, kā viņš Mukbangs vai... Tensi, paldies. Ir tas tur. Paldies, Īzība. Paldies. Uzmanies, vai tu neapdedzinies, jo 10 minūtes tekošā vēsā ūdenī. Jā. Šī daudz ir uz sunīcām. Jā, kā cietēja plaukstas izmēra apdegums. Aha. Man patīk, ka teorijā nenāk miegs. Tas nozīmē, ka ir labi, jo man ir baigi grūti nosēdēt. Īstenībā, jā. Jā, un mums ir ilgi, mums ir 4 stundas darba dienas vakarā no 6 līdz 10. Bet man ir interesanti īrdēt tā, ka es beidzot saprotu, kas notiek uz ielas, īpaši es braucu ar riteni. Mums ir forši pasniedzēji, ne? Man patīk mums pasniedzēji. Viņa ir entuziastiska, viņa arī stāst no dzīves. Kā viņa sauc? Es neatceros. Jā? Jā. Rudīte? Jā. Jo viena lieta, ko es sapratu par teoriju, ir tas, ka reāli ir jāmācās. Es jau biju pirmajā testā, un, zini kā, kamēr tu iesildies un vispārējo, tad tu tā kā aizēji uz to nodarbību, aizēji mājās, dari citas lietas, aizēji uz to nodarbību, paklausies nodarbībā, pieraksti, pazīmē ķiņķaiziņas. Aktīvi mācos autoskolai, aktīvi pierakstu, kā jau jūs redzat, ir jau 2 pieraksti iznākuši. Man patīk šitais puķīts. Tā, šitien ir vairākas variācijas, kuras mēģināju tā kā paspēlēties kaut kādu, tā kā, teiksim, kur ir kājas un ka tā aste aiziet šitā. Šitien bija viens no maniem mīļākajiem sirsniņi ar kājiņām. Venuma tematika, šautauts Marvelam. Šeit es mēģināju uzzīmēt puķi ar pēc iespējas glupāku seju, bet man tā nepārāk labi sanāca. Skeleta galvas, kas ir, klasika no manām, teiksim, tā, matemātikas dienām. Jā, diezgan daudz 8 kājas, drīzāk kalmārs, bet jā, neviena pierakstu klada nevar būt pilnīga, ja tajā nav uzzīmēta Wu-Tang Clan zīme. Šitāds te, tāds kā zilonis. Un jā. Un tad atkal mājās, un pēc tam tu sāc saprast, man arī mājās jāsāk mācīties. Man jau tajā testā bija tā, ka es aizmu, man ir jādod, jāskatās, bet es nevaru saprast, kā to var izdarīt braucot. Nē, braukšana vispār. Un pavisam citu zvērstu. Man bija tā, ka man likās, pēc teorijas atķipa viss ok, un tā kā man arī es iepriekš esmu braucis, likās būs baigi chill. Un tad, kad man bija pirmā braukšana, es ātri sapratu, ka īstenībā, ja tu ikdienā nebrauc un tās iemaņas neuztur, tik ātri var visu aizmirst un pazaudēt. Lieta ir ļoti vienkārša. Mēs spiežam darbojamies ar sajūgu ar tiem pašiem muskuļiem, ar kuriem tu spiedi velosipēdu pedāli. Primārais, ko tu dari, tas ir dotajā mirkli uzvariet rokas uz 10 un 2 uz stūres un uztais elkoņos 120 grādus, ko mēs redzam, ka mums vajag vēl bišķīt uz priekšu, drusku mazliet. Mums tam vienmēr nepatīk, ka tu nevar saprast, kurā joslā es esmu. Tagad pacel kājas. Saskaiti, cik šeit var braukt autobusi? Šeit autobusi. Autobusi, jā. Autobusi varētu 3 vai 4. 4 autobusi. Tātad te ir 4 jostas. Es pirmajā braukšanā es knapi varēju uzsākt, apgriezties vēl kaut ko. Otrajā braukšanā jau bija normāli. Šautauts Ivo, manam pirmajam instruktoram. Un viņš bija baigi foršs, arī visu laiku nomierināja. Viņam bija tāds super tāds... Jā, viņš bija tēvišķis? Viņš bija tēvišķis, tas ir viens. Otrs, tas, ka viņam tas tāds praktiskais piegājiens, viņam saka, es nesaprotu par tām maklējām zonām, viņš jau stop. Viņš izlaic ārā no mašīnas. Viņš izlaic ārā no mašīnas, tas skaisti spoguļots, un viņš skraida apkārt mašīnai un saka, ķipa,
Nu, tu man redzi, un tāds, oh, shit. Šitajā stiklā. Jā. Vai varbūt es tev vidējā spogulī esmu redzams? Arī šit, nu, principā... Vidējā spogulī tu man redzi? Nē. Re, kur ir tavs vārds uzvārds. Mēs atveram pirmo lapas pusi, kā arī mēs atveram, re, kur ir pirmā nodarbība. Te mēs ierakstam tavu līmeni. Tos līmenis pagaidām ir pirmais. Jo patstāvīgi uz centru mēs neatbraucām. Pēc tam mēs rakstam manu vārdu, laiku. Nu, es rakstu laiku, es rakstu datumu. Man patīk rakstīt datumu, te es ierakstu augšā, es ierakstu 24. februāru, apakšā es ierakstu 2019. gadu, vieta LV. Ja, un šeit mēs rakstam ko? Te mēs rakstam, ieskatāmies šeit, sagatavošanās braukšanai mēs šodien taisījām. Gāzes pedāli, taisījām bremzēšanu, taisījām, ātrumu attīstīšanu taisījām, ātrumu kontroli pagaidām netaisījām, bet lietojām sajūgu Tātad no 1. līdz 6. izņemot 5. Principā no 1. līdz 6. mēs šodien visu darījām. Tātad te mēs atzīmējam, ka no 1., 2., 3., 4. un 6. Ja, to mēs darījām, un ko pagaidām mēs atzīstam, ka pagaidām tas ir jāturpina. Jo nākamajā reizē tas ir jāturpina. Tas ir tas, ko mēs atzīmējam grāmatiņā, jo viņi ir vajadzīgi priekš tam, ka tad, kad tu atnāks nākamajā reizē, lai ieskatoties grāmatiņā, es varu zināt, ko tu esi darījis. Jā, pēc šiem cipariem es zinu, kas ir darīts. Pēc šitā visa, pēc atrašanās vietas, es zinu, kurā vietā jūs darījāt. Es apmēram saprotu, kāds ir tavs līmenis, ja gadījumā pie manīm atnāk kāds cits kursants, bet viņam jau šīs te ir sarakstīts. Ja? Un šajā gadījumā, kā ja tu atgriezies atpakaļ pie manīm, es sev kā atgādinājumu, mēs atveru vaļā, mēs bijām tur un tur. Ja? Mēs bijām tur un tur, darījām to un to, tātad ar to mēs sākam, ja? Tas ir, ar to mēs sākam, uzliekam, atkārtošanu zinībmātu, sākam ar to un ejam nākamo soli uz priekšu. Tas ir tas, kas tiek pildīts šajā te braukšanas kartē. Jā, un šī braukšanas karte viņa ir vajadzīga gan tā, lai mēs paši zinām, ko esam darījuši, un lai mēs varam no tā startējot arī plānot, ko mēs darīsim nākošreiz. Jā, man arī bija pirmā braukšana. Būtībā viens no bonusiem autoskolē ir tas, ja pirms tam man likās, ka braukt ar mašīnu ir pilnīgs kosmos, kā jau es teicu iepriekšējā epizodē, ka man nav nejausmas, kā var braukt ar mašīnu, kā var runāt pie stūras. Tagad man jau tas viss liekas diezgan reāli. Tīri teoriju klausoties sapratu, ja tu brauc pa pilsētu, tad tu nebrauc ātri, tad tev jāzina visi noteikumi. Nu, vienkārši kā pareizi, ko izbraukt, un tas arī viss. Ja tu brauc pa šoseju, tad tev vienkārši jābrauc, un pareizajā brīdī jāapzina citas mašīnas, un tas arī viss. Jā, un apsēžoties pie stūras, man ir pilnīgi nulle pieredze. Un mēs mācījāmies uzsākt braukšanu un apstāties. Atlaižam bremzi, nosākam bremzi un tikai tad sajūta. Ja? Nekas. Redz, kā ir? Kā tu straujāk kustību uzreiz? Redz, viss ir kārtībā. Tas nekas pa daudz labāk, pa daudz, lai mēģini noturēt un atlaidam pa daudz. Ja? Mēģini ne 20, ne vairāk, ja? Nokontrolēt to ātrumu. Un tad atlaidam gāzi, ja? Tad sajūta un mierīgi, piebremzē mierīgi bišķiņ, ja? Lai tu sajūst, kā mašīna mierīgi bremzējās. Ja? Tad ir 20, tad jau atlaižam gāzi, izspiežam sajūtu. Un mierīgi bremzi. Ja? Sajūt to bremzi, jo ar sajūtu tā diezgan smuka aizgāja tev gāzi. Ja? Tad to bremzi vairāk vajag dabūt. Jā, tieši tā. Nākamreiz, kad tu stājies, ielies neitrālē, ja? Izdomā kaut kādu apstāšanās vietu un pirms viņas mēģina apstāties. Ja? Tagad pāri krustam izdomā kaut kādu punktu, ja? Un pirms kur tu apstāsies. Ja? Un mēģina pirms tā arī mierīgi apstāties. Ja? Labi. Aiziet pirmā, ja? Uzsākšana bija labi, ja? Apstāšanās arī brēmas sajūt, stūri pietrūkst. Ja? Viņš kaut ko nesjūt līdz galam. Parādi pagriezienu labo. Pirmoreiz sapratu, cik daudz var redzēt, skatoties uz aizmugurējo stiklu, kas ir augšā šis te atpakaļ skats stikls. Spoguls. Mani pārsteidz, cik ļoti jūtīgi ir pedāļi, cik ļoti jūtīgs ir bremzes pedāls. Bet jā, man tā galvenā atziņa pēc pirmās braukšanas, ka nav tik traki un ka tas ir kā mācīties spēlēt mūzikas instrumentu, ne? Vienkārši vajag trenēt kustības, trenēt pareizo stāju, trenēt pareizo
muskuļu atmiņa, Jā. Man ir bijusi viena braukšana, Nokia nav bijusi vēl neviena, un tev jau ir bijušas 4 braukšanas. Kāpēc tev jau ir bijušas 4 braukšanas? Es pieeju šitai lietai pirmkārt nopietni. Es iepriekšējā reizi braucu, tā kā man sanāk, un kaut ko, tad šoreiz es tāds super committed. Jā. Ka man ir nevis es braukšu, ka man ir brīvais laiks, bet otrādāk, es atbrīvoju laiku, lai es varētu iet uz tām braukšanām. Tur atversos no darba, skrienu prom, kodās pusdienu pauzēs sarunāju, ka es ilgāk palikšu. Un tad arī weekendos, es skrienu tāds, rekord 2 stundas pirms filmēšanas, ko es varētu izdarīt, iečakoju, aiziešu braukšanu. Kāpēc man pēc tā patīk, ka tev ir tas Uber princips? Es skatos, mans instruktors, kurš man sarā patīk nav. Man ir brīvs laiks, es iečakoju, ir otrs, kas man patīk. Tas ir Rikšo. Tas ir reāls Rikšo. Tas arī visi tie klases biedri ir daudz jaunāki. Jā, īstenībā. Tad tāds sajūta, ka es būtu kaut kāds trešgadnieks. Mēs esam palikuši uz otru gadu kaut kādus 6 gadus. Jā, man bija situācija, ka es atnāku uz teorētisko nodarbību, un esmu tikai es, jo pārējie mazliet kavē. Un tad pasniedzēji saka, Klau, mums te kaut ko filmēs arī, vai ne? Kurš tad tas no tiem filmētājiem? Tu tur filmēsi kaut ko. Un šitā bija pirmā palīdzībā, ka pasniedzēji. Man teica, ka te filmēs, kas te no Singapūras kaut kas te būs. Atbraukuši džeki no Singapūras un filmēs tagad. Jā, Singapūras, jā. Lai būtu Singapūra, esmu bijis, jā. Tātad mums bija izaicinājums, ka līdz nākamajam vlogam, tas ir līdz šodienai, vajadzēja visiem iziet pirmo palīdzību, apmeklēt visas teorijas. Un pirmo braukšanu. Es personīgi atzīšos, ka es neesmu bijis uz vienu teorijas nodarbību, kur es atstrādāšu, protams, bet esmu bijis pirmajā palīdzībā un ir bijusi pirmā braukšana. Lūk. Man ir bijusi viena kavēta teorija, un es neesmu nevienreiz braucis. Bet ir pirmā palīdzība? Jā, pirmā palīdzība. Ne? Man ir viss izdarīts. Tev ir izdarīts vairāk nekā vajag. Es arī pārliecināšu. Tu galvenais nesteidzies, jā? Šīs epizodes izaicinājums, kāds viņš ir? No Presto mums ir izaicinājums aiziet Presto mājaslapā, un tur ir pieejams CSDD teorijas eksāmena tests. Mūsu izaicinājums ir savstarpēji sacensties regulāri pildošo testu, jo tur uzrādās arī statistika, kurš izpilda ātrāk, kurš izpilda ar mazāk kļūdām. Marta mēnesī kādam no mums jāieņem kopējā topa pirmo 4. Lūk, ideāli būtu jau visi mēs būtu 4, vai ne? Bet tikai es būšu. Labs, ne? Es ceru, ka tur nav kaut kādi fanāti, kuri to testu pildi kā sportu. Gan jau, ka ir kaut kāds tāds džeks, kurš sēž mājās, viņam Nebūs. Kā es ielikšu tiem planējiem. Braucējs 1, 2, 3. Jā. Domāju, ka es rīktīgi šitam pieiet, varētu martā nolikt tiesības jau. Martā? Tas man ir 60 dienās. 60 dienās. Jā. Tas ir iespējams? Martā beidzas teorija? Jā. Sanāk mazliet ātrāk nekā Evelīna, ne? Viņai ir tiesības pusgadā izaicināja. Aha. Un tā viņa pagarinās laikam. Un viņa vēl nav nolikusi, jā? Viņa vēl nav nolikusi. Aha, un tu jau noliksi, teiksim, martā jau. Jā. Mēs varētu Moskviņu uzaicināt, lai viņi pieslēdzās mums klāt. Jā, pajautāt, kā viņai iet. Jā. Ar kājām gan jau. Evelīna, ja mēs noliksim ātrāk tiesības nekā tu, tad tev savā video kanālā būs jāieliek kāds video ar mums pēc mūsu pašu izvēles. Čau. Man sauc Kristaps Sushi Takeout. Un gribēju pateikt, man diemžēl sanāca bišķīt atpalikt no pārējiem čomiem mūsu Presto sacensībās tiesības 90 dienās. Es vēl nepaspēju pirmo braukšanu un nokavēju vienu teoriju, pasniegto teoriju, tāpēc, ka man puika saslima man dēliņš un tika slimnīcā, un tāpēc man tā viss bišķīt iekavējās. Bet tagad viss ir kārtībā, un es esmu atpakaļ, mēs esam visi atpakaļ uz pekām, un lecu atpakaļ tajā Presto sacensībās, lai vinnētu visus. Un īsumā par teoriju, man liekas, ka man iet pat pārsteidzoši labi. Es domāju, ka tik labi nebūs. Kā izrādās, ja tu atkārto
un pamācies, tad viss var arī izdarīt forši. Un, jā, un šonedēļ man būs pirmā braukšana, un, kur, man liekas, man arī ies labāk nekā pārējiem džekiem. Bet, jā, galvenais ir turēt to sacensību garu un būt veseliem. Paldies Presto skolai par sapratni, un čekojiet, kā mums ies tālāk. Kurš no mums būs visvairāk braucis? Kurš vismazāk būs braucis? Kurš jau būs nolicis tiesības? Kurš vēl nebūs nolicis tiesības? Vai valdība novēro mūs caur televizoriem? To visu jūs noskaidrosiet nākamajā vlogā. Yeah, boy! Paldies Presto, paldies Easy Beer and Wine. Subscribe, rekord te, poga, šitien. Subscribē! Būs ok.